Šīs epizodes ģenerāls sponsors ir Daikin un kafijas draugs Kafejin. Čau! Es esmu Kristaps no Klimata draugiem. Un es esmu Endijs no TermoLV. Šis ir podcasts. Karstie joki un augstās patiesības. Ikdienā esam gan konkurenti, gan sadarbības partneri. Un arī dalāmies ar pieredzi. Čau, Endij! Čau, tik sērīgi iesāki. Protams, mēs tik ilgi gatavojāmies. Bija diezgan grūti. Tieši tāpat kā Kristaps, mēs darbojamies ar siltumsūkņiem, arī ar ventilāciju. Un šodien tad kaut ko pastrīdēsimies mazliet par siltumsūkņiem. Protams, jo katrs mēs pārstāvam gan viens, gan otrs zīmols. Vienmēr var izvērtēt, kur ir labākā, kur sliktākā situācijā. Endij, tu man vari pastāstīt, kas ir siltumsūknis un kāpēc viņš man būtu nepieciešams? Es tev vispirms vienu pretjautājumu uzdošu. Man tieši klients pirms 2 dienām prasīja, kāpēc Daikin, visiem Daikin, kāpēc visur visi prasa tikai Daikinu zina? Es vismaz pats aizdomājos, kāpēc visi Daikin. Ko tu atbildētu? Tās divas melnās podziņas vienmēr tevi uzsilda. Tikai tāpēc. Bet, ja tā nopietni? Ja nopietni, diezgan augsts klases tehnika. Viegli saprotama man kā uzstādītājam, un es uzskatu arī tikpat viegli saprotama lietotājam. Būtībā nepieviļ gandrīz nekad. Jo ikdienā man bieži vien es saskaros ar šiem jautājumiem. Pirmkārt, varbūt tev viņš nav nepieciešams. Tas arī var būt tāds moments, kur jautājums ir tāpat kā siltumsūknim, man liekas, tāpat kā jebkuram apkuras veidam ir sava vieta, savs laiks. Siltumsūkni droši vien nevajadzētu ielikt tur caurā šķūnī ar maziem radiatoriem un pēc tam dusmoties, ka tur nekas nestrādā. Ok, bet ja man ir elektriskā apkura tajā šķūnī, tāpat jau sanāks bišķi efektīvāk. Jā, protams, un skaidrs, ir tāds relatīvs, bet, man liekas, tādā mūsdienu, siltumsūknis vienkārši tāda mūsdienu apkuras risinājums, kas ir energoefektīvai mājai, lielākoties vienkārši izcils variants, tam nekas nav jādara, piespēt podziņu, viss notiek, kas plus arī darbojas efektīvi, nosacīt lētām izmaksām. Skaidrs, bet vienmēr jāizvērtē, Būtībā jau parasti ir standarta jautājums. Man ir blakus mājai mežs, es taču malku dabūnu pa lēto, man vajag siltumsūkni. Bet tur jau tā atbilde pretī, ok, tev ir blakus mežs, bet cik maksā tava darba alga? Jo tu viņu skaldīsi, tu viņu tos kokus gāzīsi lejā. Varbūt tu beigās nopārdos savu mežu, ieslēgs siltumsūkni, darbosies un tev beigās galā sanāk lētāk. Tāpēc es domāju, ka, ja mēs runājam par siltumsūkņiem, es domāju, ka tas ir mūsdienīgs risinājums mūsdienīgiem cilvēkiem. Attālināta vadība, es aizbraucu uz Maldīvām, es turpatās no attāluma ieslēdzu, uzsildu māju, atbraucu mājās, man ir 24 grādi, visi baigi forši. Nav standarts, tas 19 grādi, mēs kurinamies siltumsūkni. Bišķiņ nevajag stāstīt pasakas. Tas, ko gan es piemetināšu, protams, katrs grāds kaut kādā brīdī varētu izmaksāt stipri vairāk nekā granulām, kuras vienkārši degšanas procesā pārnes šo siltumu. Bet arī neviens jau neaizliedz apvienot. Tev ir tā malka, pieliec viņu klāt siltumsūknim. Tad, kad ir slinkums iet uz mežu, kurina siltumsūkni, tad, kad ļoti gribās kaut ko paskaldīt, paņemties, tad skaldi malku. Būtībā tas, ko es saprotu, arī no manas perspektīvas, jaunas mājas, renovētas ēkas, tur siltumsūknis ideāli, noteikti izstarotais siltums, siltās grīdas. Bet, piemēram, ir jautājums, ja tur mums būtu šī tā saucamā fankoila izstarošana, efektivitāte, ja mums ir galīgi lejā, tur viss ir slikti uzreiz. Tu izstāsti cilvēkiem, kas ir fankoils vispirms. Fankoils mums ir būtībā radiators ar papildus ventilātoru pūšanu, kur pārnes no viena ķermeņa uz otru, tādā veidā radot siltumu. Augstskolā mācījies, var dzirdēt. Nē, es esmu gudrs bumbiņu. Skaidrs, ka katrs grāds, kas siltumsūknim ir jādod karstāks ārā, tur zūd tā efektivitāte. Protams, ja viņš var laist grīdās 30 grādus, vai viņam jālaiž radiatoros 60 grādi, tā ir cita efektivitāte. Tur mēs varbūt atgriežamies pie tā jautājuma, ko es teicu sākumā par tām granulām vai malku. Cilvēkam jāsāk izvērtēt tas komforts pret izmaksām. Iespējams, ar augstu temperatūras siltumdevēju radiatoriem var siltumsūknis izmaksāt iespējams dārgāk ikdienā, bet tas atkal komforts, ko tu saņem, un kā tu pareizi teici, tev nav jāgādā tas granulas, tā malka, tev tur nav jāpavada laiks, un tad jāstāsta, kas kuram ir ērtāk. Būtībā, es arī pilnībā piekrītu.
Ja mums izturotais siltums jau, teiksim, vairs nebūs siltās grīdas, bet jau būs kāds cits, piemēram, radiātori vēl, jā, tur tā efektivitāte ir plus mīnus jau daudz zemāka. Līdz ar to tur, teiksim, jums granulas, malka, tas pats gāze visdrīzāk jums nostāsies lētāk, bet ir atkal nākamie jautājumi. Tātad ar siltumsūkni tev nav jāgādā malka, tev nav jābar granulas, tev nav jātīra katls. Ar gāzi mēs paši zinām ģeopolitisko situāciju un kas mums ir pretī siltumsūknim. Jā, reizi gadā tu izsauc meistaru, noteikti viņam arī uzticies, lai arī pēc gada, 2, 3 viņš nav pazudis, bet viņš ir vēl joprojām pieejams un telefona zvana attālumā. Bet būtībā tas ir arī viss, tu ieslēdz un tu baudi dzīvi. Attālināti viņu vadi, jeb no kuras pasaules vietas, kaut kā tā. Vēl arī otrs. Mēs šeit runājam par gaisa ūdens, kas ir vairāk grīdās vai radiatoros, bet diezgan populāri arī cilvēki. Tas tomēr tā ir lielāka investīcija mazliet, un kā jau mēs runājam, kad, iespējams, ir māja nesiltināta vai iespējams ir radiatori, var kaut kur čugunu radiatori, un tad gaisa ir ļoti laba alternatīva. Tev nav tad vairs tā problēma ar to, ka tev ir augsts izejas temperatūras radiatoriem, zūd efektivitāte, uzliec gaisa, vakarā izkurina malku. Pa nakti, teiksim, māja atdziest, ieslēdzās gaisa siltumsūknis, tu no rīta piecelies, tev nav mājās 12 grādi, tev ir normāli, tur 20, 18, cik tu vēlies, jā. Tu vari atkal aiziet no rīta iekurināt un atkal tev ir silts, tas tāds ir, man liekas, ļoti labs vidusceļš, kurš neprasa pārāk milzīgas investīcijas, bet kas atkal iedod tev to komfortu pretī. Tas ir perfektais variants, par ko tu runāji, ja tas ir mums, piemēram, dzīvoklis, piemēram, vasaras māja. Arī bieži vien vecākiem bērni ieliek vecākiem, kur jau vecāki gados, kur vēl vecā malkas apkurt, ieliec siltumsūkni vienkārši. Krāsniņa virtuvē, kur nedesniedz siltumu līdz gala istabām, un tur tu piepūt ar gaisu. Gaisa siltumsūknis, atvainojos. Tātad mums jaunas mājas, siltumsūknis, renovēts mājas, mums ir siltumsūknis, tur, teiksim, jau vecas mājas, mums noteikti visdrīzāk tāpatās vēl iet malkas apkuri vai piepūšam ar gaisa siltumsūkni. Tu vari izstāstīt plus mīnus, tā, lai es aptuveni saprastu, kāpēc mums būtu vajadzīgs zemes siltumsūknis. Jo bieži vien, atvaino, ka es tev iemetu lamatās, jo bieži vien man klients piezvana, man ir jaunbūve 120 kvadrātmetru, es gribu zem ūdens siltu. Gaisa ūdens, tā nav tēma. Nē, atkal, tur jau ir tas stāsts par to, kāpēc tu gribi zemes siltumsūkni. Tas ir pirmais jautājums, vai tev riebjās tas āra bloks, kas nereti ir iemesls riebjās āra bloks. Tad zemes siltumsūknis tad ir tas variants, bet skaidrs, ka tur droši vien jārēķina jaunbūvē ir, ja tu gribi finansiāli loģisku lēmumu, tur tad ir jārēķina, vai tev tas, cik ilgā laikā tas zemes siltumsūknis tev atmaksāsies. Skaidrs, ka uz 120 kvadrātmetru māju, viņš tev visticamāk pārskatāmā laikā nekad neatmaksāsies, jo tev nāk papildus kontūru rakšanas, viss, materiālu uzpildus un tā tālāk, un vienkārši tie 4-5 tūkstoši, ko tu ieguldi papildus kontūrā, tas ietaupījums, kas rodās, jo zemes siltumsūknis būs ekonomiskāks mazliet par gaisa ūdens, bet, energoefektīvā mājā, tas ietaupījums tie 200 eiro gadā, 300 eiro gadā, tad pareiķini pats tev vajag tur 15-20 gadus, lai tu to atpelnītu vienkārši. Jā, plus vēl neaizmirst pateikt to, ka kompresors tev ir mājās, līdz ar to tā skaņa tomēr ir jūtamāka nekā gaisa ūdenim ārā. Taisnība, jā, taisnība. Tas viss ir krūti, davai tuvāk pie tēmas. Man ir tagad, es esmu klients, man ir 107 kvadrātmetri jaunbūve. Es esmu izdomājis, man čomu pateica, 4 kW siltumsūknis man nepieciešams. Man taču būs baigi labi, vai ne? Un it īpaši es noteikti vēlos ķīniešu siltumsūkni, jo es gribu lētāk. Tu gribi atvērt to Pandoras lādi par tām jaudām. Jā, tieši tā. Tas, ko reklamē 4 kW, 6 kW, 8 kW, bet tas svarīgākais, kas ir jāsaprot, ka šie kilovati ir pie plus 7 grādiem. Tātad tā ir iekārtas nominālā jauda. Un tālāk Jāņa 4 kW siltumsūknis var ļoti būtiski atšķirties no Pētera 4 kW siltumsūkņa, jo jaudas pie minus 15 grādiem jau vairs nebūs 4 kW. Kādam ražotājiem varbūt būs. Ja? Stop, bet granulu kātlam man taču ir, jo man ir 8, tad ir 8. Pričom kāds sakars, man liekas, tu būtu pils tagad. Redz, visi tie siltumsūkņu ražotāji ir šarlatāni un krāpnieki, un viņi norāda. Un uzstādītāji vēl trakāk. Jā. Vienkārši tas ir tas ļoti laba tēma, jo tāpēc ir ļoti būtiski saprast un šo jautājumu par to, ka
Man arī kādreiz klienti atnāk, man vajag 8 kW siltumsūkni vai 4 kW siltumsūkni. Kā tu zini, ka tev vajag 8 vai 4 kW siltumsūkni? Nu, tur, jo, es nezinu, internetā izlasīju vai kaut kādā blogā, ka tur 8 kW ir līdz 140 kvadrātmetriem. Skaidrs, ka jāsaprot. Un tāpēc ir tas moments, ko es vienmēr saku, atrodiet savu uzstādītāju, kam jūs uzticaties un kas māk to izrēķināt. Jo te nevar tā kā granulu katlam, paņemam 100 vats kvadrātmetrā, pareizinām mājas platību, tur rekur mums ir jauda, jā. Tas ir pilnīgi galīgi šķērsām. Ir jāsaprot, ka mājas siltumzudumi, protams, jā, tad tur parasti ir energosertifikāts. Ja tā ir jauna māja, ja tā ir veca māja, tad mēs zinām, tur plus mīnus, cik tev aiziet kurināmais. Un tad otrs svarīgais posms ir tas, ka tas uzstādītājs pārzina to konkrēto brendu. Vai tas ir Daikin, vai tas ir Midea. Nu, paņemsim Daikin un Midea kā divus piemērus. Ja? Skaidrs, ka tātad 4 kW Daikins un 4 kW Midea, tie būs pilnīgi atšķirīgs iekārts. Un pie -15 tas Midea varēs iedot 2 reizes mazāk siltumu, kā piemēram Daikins. Tad tev Midea jāņem ir 2 reizes lielāks principā. Tad būtībā, ja piemēram mēs mēģinātu izstiept 107 kvadrātmetrus ar 4 kW Daikinu, pretī iet 8 Midea. Nu, plus mīnus droši vien, ka tā tāpēc, ka līknēs viņi pie -15 satiksies, plus mīnus turpatās. Un tas ir patiesībā ļoti mulsinoši arī kādreiz, kad saviem klientiem aizsūt piedāvājumu, un viņš redz, ir 4-nieks, viens brands, 8 kW otrs brands, viņš tā kā, kas te notiek, jā, nu, tas ir baigi svarīgi šo visu izskaidrot un saprast, jā, ka tas ir, nu, es parasti mēģinu salīdzināt kaut kā ar mašīnu motoriem, tas cilvēkiem liekas saprotamāk, kad, nu, jauda, jā, kaut kāds griezes moments un jauda, jā, tad siltumsūkņi kaut kas līdzīgs. Nu, man ir, starp citu, ar klientiem bieži vien runājot, ir kaut kas līdzīgs, bet vēl es piesaistīšu klāt tenu, viņi ierauga, ka tur, piemēram, Daikins, bļāviens, 4 kW, bet kāpēc tur ir 6 kW tens? Tas nozīmē, ka man tur sildīsies uz tenu, viss būs slikti, bet, nu, nē, draugi, par to nevajag tagad domāt. Un šis tens ir backup sildītājs, un tā ir palīdzība no malas, ja iekārta iziet no ierindas. Jums vienmēr būs siltums, protams, dārgāk, bet jums vienmēr būs siltums mājās, kas ir neatsverama lieta. Turpretī citi, kurus stāsta, kad es visu panāku bez tena, viss ir baigi labi, nu tā dzīvē nestrādā. Jums ir padeves temperatūra, pie kuras tikai sāk strādāt siltumsūknis. Tas nozīmē, ka jums tomēr vajag kaut kādu sākotnējo palīdzību no malas, kas to visu sistēmu, teiksim tā, palīdz iestrādāties siltumsūknim, kas ir tātad mums tens, kurš pieslēdzās, un tad mums aiziet darbība ar kompresoru. Vēl, man liekas, labs tāds saprašanai par to tenu. Pašam tu redzēji, man bija strīds ar vienu uzstādītāju internetā. Nē, es vispār nesaprotu, par ko te runā. Kur bija tas stāsts par to, ka kādas jaudas iekārtu likt. Tad viens tas uzskats pastāv, ka labāk uzliksim lielu iekārtu, kuru var pie -30 darboties bez tena, un būs daudz superīgāk nekā mēs uzliekam. Nu, es gribētu teikt, atbilstoši iekārti, kurai tens pie kaut kādiem lielākiem mīnusiem piepalīdz sildīt. Un tad parasti šeit tāds ļoti labs salīdzinājums, ko es arī cilvēkam saku, tas ir līdzīgi kā mašīnā, kad tu brauc pa pilsētu, tu vari pabraukt arī, nu, teiksim, tu uzliec ļoti lielu siltumsūkni. Tu vari pabraukt pa pilsētu arī ar 5. ātrumu, bet tā mašīna vienkārši tur knapi raustās, knapi iet uz priekšu, ja nav nekādas jaudas, un līdzīgi ar siltumsūkni. Tu uzliec pārāk lielu siltumsūkni, viņš darbojas praktiski uz savu minimālo jaudu. Tas kompresors nav tik efektīvs, kā tad, ja tu uzliec atbilstošu izmēru siltumsūkni, un viņš darbojas vienkārši maksimāli efektīvi. Kā tad tas montāžnieks nofočēsies pie tā lielā siltumsūkņa? Tagad es kaut ko nesapratu, ko tu mēģini tagad panākt. Nu, taču bigger, better. Nē, nu, tas tā smejoties. Jā, es tev pilnībā piekrītu. Nevajag tagad visu mēģināt panākt ar kompresoru, lai arī pie -20 grādiem tikai strādā kompresors. Nu, tas tens strādā, piemēram, nezinu, no tā visa darbības režīma. Tur 1–2%, tas ir fine. Nevis jūs tur bļāviens uzbāžat nenormālāko siltumsūkni, investējat tur beigās 15 vai vairāk, jā, un tur jūs esat panākuši ko tieši neko. Īstenībā jūs esat sarežģījuši sistēmu, tāpēc, ka izrādās jums siltumsūknis taktē. Tas nozīmē, ka viņš atslēdz par ātru pie pārāk siltas ārgaisa temperatūras. Līdz ar to jums jāliek nenormāli liels akumulators aizmugurē, kas ir atkal investīcijas, nauda un tā tālāk. Nu, siltumsūknim, jo mazāk visi izpildu mehānismi, jo labāk. Bet neaizmirstam to, ka tas tens tomēr ir forši, ka viņš ir. Nu, nevajag graut visu ārā, nu, un uzticēties visiem. Es nesaku, ka visām iekārtām ir noteikti iekārtas, kuras arī var
smaukt bez tena, bet manā kaut kā darbības režīmā tens ir bieži vien arī glābis situāciju tajā brīdī, kad ir mājā +1 grāds un tagad vajag sākt sildīt. Sākt sildīt, es atvainojos. Par šito vēl tāds labs piemērs ir par tām jaudām un tiem teniem. Vienkārši mēs sākām par to runāt, tad tieši tikko arī bija reāls gadījums, kas vienkārši parādīja to, ka nevienmēr, protams, ir nepareizi, kad iekārta lielāka, vienkārši tās situācijas var būt dažādas, un klients arī prasa. Viens ražotājs piedāvāja likt 13 kW siltumsūkni, teiksim, tu piedāvā likt 8 kW siltumsūkni. Kāpēc tā? Tad atkal te bija tas stāsts, kurš skaidroja, pirmkārt, tam ražotājiem straujāk krīt jauda pie mīnusiem, tad viņam no šiem 13 kW pie -15 grādiem ir atlikuši vairs tikai, tad neatceros no galas, 8 vai 9 kW. Tad jau pirmais punkts. Plus, tā ir itāļu iekārta. 3 kW tens iekšā. Es jau laikam zinu, par ko mēs runājam. Jā, vienkārši tas nozīmē to, ka skaidrs, ka ražotājs vienkārši nodrošinās par to, ka tad, kad būs lielie mīnusi, lai krīt jauda, ir maziņš tens, tāpēc loģiski viņam ir klientam jāpiedāvā lielāks jaudas iekārta. Un tāpēc rodas tā situācija, ka vienam ražotājiem pietiek ar 8 kW iekārtu, citam vajag 13 kW iekārtu. Un te ir tā, un es neapskaužu tos cilvēkus, kuri nav šajā tēmā, teiksim, dziļi iekšā. Un ja viņi vēl uzraujās, teiksim, kaut kādu cilvēku, kurš varbūt nemāk to izskaidrot, vai pat pats līdz galam iespējams nesaprot, kā šīs jaudas tiek rēķinātas, tad tur baigi bēdīgi var sanākt. Jo, kā mēs iepriekš runājām, granulnieks vai malkas skats ļoti vienkārši. Ir jauda un viss. Ja tu paņem kaut kādus 100 vatus uz kvadrātmetru un malks. Tieši tā. Plus vēl tam liels jaudas siltumsūknim ir tā, ka viņam tas mazais darbības režīms, tie 15–20%, tas ir sākotnējā ieslēgšanās. Varbūt jau ir stipri pa daudz. Tajā brīdī, kad, teiksim, ārā ir rudens +15 grādi, mēs gribam pasildīties un nesaprotam, kāpēc tas sūknis slēdzās iekšā. Un patēriņš īstenībā ir tieši tāds pats kā ziemā. Īstenībā jums tā iekārta ir piemeklēta pārāk liela. Un kas svarīgi, kompresoru mūžs ir 150 000 ieslēgšanās reizes. Tā kā principā, paņemot lielu iekārtu, jūs vienkārši panākat to, ka tā kā mašīna, principā, 150 000 reizes jūs varat iedarbināt. Jūs droši vien izvēlēsieties labāk viņu vienreiz dienā iedarbināt un viņu visu dienu braukt, nevis visu laiku slēgt iekšā un ārā. No siltumsūkņa tieši tas pats principā. Turpiniet mūs klausīties arī nākamajās epizodēs.